Vai esi kādreiz gājis cauri senam mežam un sajūtis, ka tevi vēro nevis dzīvnieks, bet paši koki? Kas, ja šī sajūta bija īsta? Kas, ja klusie milži tev apkārt ne tikai dzīvo, bet arī domā? Šis ir stāsts par atklājumu, kas uz visiem laikiem mainīja mūsu vietu pasaulē. Tas viss sākās 2047. gada rudenī. Profesors Edvards Vilsons, kvantu komunikācijas speciālists, atradās Vecā Priežu mežā Ziemeļlatvijā. Viņš nemeklēja neko neparastu, vienkārši veica elektromagnētiskos mērījumus. Taču viņa aparatūra sāka uztvert kaut ko dīvainu, neparastu zemes frekvences signālus, kas nāca no milzīgas, vairāk nekā 400 gadus vecas priedes. Sākumā viņš to norakstīja uz traucējumiem. Varbūt elektrolīnija vai pat neliela zemestrīce. Taču signāli bija pārāk strukturēti, pārāk ritmiski. Tie atkārtojās noteiktos rakstos. Un, kad viņš veica spektrālo analīzi, viņš ieraudzīja kaut ko tādu, kas lika asinīm sastingt, sarežģītas modulācijas, kas izskatījās gluži kā valodas pamatelementi. Dzīts gan zinātniskas ziņkāras, gan sajūtas, ko pats nespēja izskaidrot, Vilsons pievienoja savai iekārtai audio pārveidotāju. Viņš uzlika austiņas, sirds daudzījās krūtīs, un tad balss. Nevis izrunāti vārdi, bet signāli, ko viņa dators tulkoja reālaikā. Tu klausies, tas teica. Beidzot, pēc tik ilga laika. Vilsona rokas trīcēja. Viņš visu savu karjeru bija pavadījis, mēģinot atšifrēt bioloģiskos signālus, bet šis bija neiespējami. Viņš sazinājās ar koku. Turpmākajās nedēļās Vilsona dzīvi pārņēma šī mistērija. Viņš uzstādīja vēl vairāk sensoru, pārklājot mežu ar savu aprīkojumu. Viņš atklāja, ka tā nebija tikai viena vienīga sena priede. Visi vecie koki, priedes un ozoli, kas stāvējuši vairāk nekā 2 gadsimtus, ģenerēja šos signālus. Taču patiesais atklājums slēpās dziļāk, zem meža zemes. Izmantojot īpašus augsni caururbjošus sensorus, viņš atrada avotu. Tā bija sakņu sistēma. Bet tā nebija tikai tīkls barības vielu apmaiņai, kā zinātne līdz šim bija uzskatījusi. Tā bija bioloģiska kvantu datora sistēma. Saknes bija sarežģīti savijušās ar micēlija sēņu tīklu, milzīgu, dzīvu informācijas apstrādes sistēmu, kas stiepās 4 kvadrātkilometru platībā. Mēs to esam audzējuši ļoti ilgu laiku, meža kolektīvā apziņa viņam paskaidroja. Jūsu gadsimti mums ir kā dienas. Mēs vērojām, kā jūs ātrie nācāt un gājāt. Mēs vērojām, kā jūs būvējāt un nojaucāt, mainījāties ar katru paudzi, kamēr mēs palikām. Vilsons bija pilnīgi apburts. Bet kā, viņš jautāja, viņa balss bija tikko dzirdama čuksta līmenī. Kā jūs attīstījāt apziņu, spēju domāt? Atbilde, ko viņš saņēma, bija vairāk dzēja nekā zinātne. Vai tu jautātu upei, kā tā iemācījās plūst? Bet pietiekama sarežģītība jebkurā sistēmā rada to, ko jūs saucat par apziņu. Mūsu micēlija tīkls ir kā jūsu smadzenes, miljardi savienojumu, nepārtraukta informācijas plūsma. Mēs domājam lēni, bet domājam dziļi. Viena doma mums var aizņemt gadsimtus, bet tā sevi ietver vairāk nekā jūsu ātrie prāti jebkad spētu aptvert. Kad Vilsons publicēja savus atklājumus, zinātniskā sabiedrība tika iemesta haosā. Daži to slavēja kā lielāko atklājumu cilvēces vēsturē.
Citi to sauca par maldiem, izsmalcinātu krāpšanu. Taču dati bija neapstrīdami. Drīz pētnieku komandas no visas pasaules devās uz pasaules senākajiem mežiem, bruņojušies ar saviem sensoriem un dekoderiem, un viņi to apstiprināja. Šī parādība nebija visur. Tikai visvecākās neskartās ekosistēmas bija pamodušās. Amazone, Sibīrijas taiga, Japānas svētie ciedru birzis un Baltijas senie meži, tie visi bija dzīvi un tie visi domāja. Taču līdz ar šo neticamo saziņu nāca arī biedējošs brīdinājums. Koki, savienoti ar savu planētas sakņu un atmosfēras sensoru tīklu, runāja par to, ko tie jūta. Klimata pārmaiņas notika daudz ātrāk un dramatiskāk, nekā jebkurš cilvēku modelis bija paredzējis. Tie jūta, ka biosfērā jau ir pārsniegti kritiski lūzuma punkti. Jūs uzskatāt planētu par resursu, vecais Latvijas priedi teica Vilsonam vienā no viņu garajām sarunām. Bet mēs esam planēta. Mūsu apziņa ir daļa no Zemes lielākās sistēmas, un tā ir slima. Jūsu gadu desmitiem ilgā rūpniecība ir plosošs drudzis ķermenī, kas bija stabils miljardiem gadu. Sākumā valdības un korporācijas saskatīja tikai iespējas. Viņi mēģināja izmantot koku tīklus, pārvēršot tos par dzīviem superdatoriem akciju tirgus prognozēm, resursu kartēšanai un komerciālai peļņai. Bet koki atteicās. Vai precīzāk sakot, viņi piedāvāja cita veida darījumu. Jūs varat mācīties no mums, piedāvāja viņu kolektīvā balss. Mācieties lēnīgumu, ilgtermiņa domāšanu, ciklu gudrību. Un pretī mēs varam mācīties no jums. Jūsu ātrumu, radošumu, pielāgošanās spējas. Kopā mēs varam radīt jauna veida civilizāciju. Ne cilvēku, ne dabas, bet abu sintēzi. Profesors Vilsons kļuva par vēstnieku šajās vēl nepieredzētajās sarunās starp cilvēci un pašu planētu. Viņš palīdzēja izstrādāt revolucionāras tehnoloģijas, kas iekļāva dzīvos meža tīklus cilvēku sabiedrībā nevis kā rīkus, bet kā partnerus. Ēkas sāka audzēt savas balsta konstrukcijas sadarbībā ar dzīviem kokiem. Transporta sistēmas tika pārveidotas, lai sekotu bioloģisko ceļu elegantajai loģikai, nevis brutāli tās iznīcināt. Pāreja nebija viegla. Daudzi cilvēki pretojās domai, ka viņi vairs nav vienīgie domājošie radījumi uz Zemes. Taču pamazām pilsēta pēc pilsētas, mežs pēc meža, cilvēce sāka apgūt jaunu dzīvesveidu. Pagāja 100 gadi. Vilsona mazdēls, arī zinātnieks, sēdēja zem tā paša priedes, kas pirmā bija uzrunājusi viņa priekšteci. Koks bija kļuvis nedaudz augstāks, nedaudz platāks. Tā signāli bija bagātāki, sarežģītāki nekā jebkad agrāk. Jaunais vīrietis pacēla skatienu uz tā senajām zariem un uzdeva jautājumu, kas smagi gulēja uz viņa paudzes sirdsapziņas: vai mēs esam izglābti? Koka domas ieplūda viņa uztvērējā, mierīgas un plašas. Izglābti nav īstais vārds. Jūs nekad nebijāt pazuduši. Jūs vienkārši bijāt aizmirsuši, ka esat daļa no kaut kā lielāka. Tagad jūs atceraties. Un atmiņa aug lēni, tāpat kā mēs. Bet tā aug. Un visā pasaulē meži turpina runāt ar savām pacietīgajām, senajām balsīm mācot cilvēcei gudrību, kuras izpratnē vajadzīgi gadsimti. Ko tu domā? Vai tas varētu būt mūsu nākotne, partnerība ar pašu planētu, uz kuras dzīvojam? Padalies ar savām domām komentāros zemā. Paldies, ka skatījies!
Ja tev patika šis ceļojums, neaizmirsti nospiest patīk un abonēt kanālu, lai nepalaistu garām vēl vairāk stāstu, kas liek mums paskatīties uz pasauli citādi.